Sākot no 11-gadīgām meitenēm līdz sirmam vecumam ir jāpārbauda krūšu veselība. Un tas būtu jādara viena reize mēnesī vai sliktākais pa 2 mēnešiem reizi. Jaunām sievietēm tas būtu jādara pēc menstruācijām, vecākām dāmām klimaks laikā tas ir jādara vienalga, kurā noteiktā mēneša dienā, bet ik pa 1 vai 2 mēnešiem reizi. Sākotnēji jāiemācās pašām savas krūtis pārbaudīt, iemācīsies, atšķirs, ja būs kādas izmaiņas, un tiklīdz sajūt izmaiņas krūtīs, tā jāiet pie ārsta. Bet regulāri vajadzētu veikt ultrasonoskopiju jaunām sievietēm līdz kādam 45-50 gadu vecumam, vēlāk vecākam par 50 gadiem ir jāveic mamogramma, jo tad labi redz sīkas izmaiņas krūšu dziedzeros. Dzīve mums ir pierādījusi, ka reizēm vīrietis atklāja savai sievietei krūtīs izmaiņas. Viņš ir iemācījies pazīt savas sievietes krūtis, un viņš reizēm ļoti labi sajūt, ka tur kaut kas ir mainījies un sataust mezgliņu krūtīs. Un tūlīt arī aizsūta viņu pie ārsta, un sievieti pierunā ārstēties. Es domāju, ka katram vīrietim vajadzētu domāt par to, ka viņam ir vajadzīga vesela sieviete ar skaistām veselām krūtīm, un tādēļ viņa pienākums būtu regulāri arī veikt šīs krūšu dziedzeru pārbaudes. Mīļie vīrieši, dažāda vecuma vīrieši, dažāda vecuma draugi savām meitenēm un sievām, esiet ļoti rūpīgi un palīdziet sievietēm pārbaudīt krūtis, lai ļoti saulaicīgi konstatētu nopietnu saslimšanu. Un palīdziet arī ārstēties.